Šalom un laipni lūdzam atpakaļ raidījumā Izraēla Komalīna. Šodien Izraēla ir sērās. Kāpēc? Bībeles pravietojumu piepildīšanās dēļ. Jā, pravietojumu dēļ, kas jau ir piepildījušies, un mēs drīz redzēsim, kā pūņi sāks doties uz Jeruzālemi, lai raudātu un sērotu. Daļa cilvēku, kas ierodās, novelk savus apavus. Daži jau šeit ierodas basām kājām, ar saplēstām drēbēm, gavējot. Nāciet ar mani, lai saprastu, kāpēc visa Izraēla šodien ir sēru noskaņā. Bībeliskas un dziļas sēras. Nāciet ar mani saprast, kas patiesībā ir tiša bēva. Tātad, ja jūs esat gatavi, sāksim! Mēs ieejam caur Damaskas vārtiem, un tagad ir 9 vakarā, un mēs varam redzēt, kā cilvēki sāk ierasties. Bet sēra kulminācija būs tieši agrā rīta stundās. Kā mēs redzēsim. Mēs tikko esam ieradušies pie raudu mūra, un jau var sajust, kā mainās noskaņa, kā vide kļūst smaga un saspringta. Un tas ir tikai sākums. Draugi, mēs tagad esam pašā sākumā visam, kas notiks, un jūs redzēsiet, kā pavisam drīz visa šī teritorija būs pilnīgi pārpildīta. Šeit pie raudu mūra nebūs pat vietas, kur pakustēties. Un mēs redzēsim, kāds ir cilvēku prieks, kāds parasti ir Izraēlas tautai. Tas pārvēršās sērās. Un mēs redzēsim cilvēkus raudam, sērojam. Mēs redzēsim cilvēkus, kuri būtiski plēš savas drēbes vai jau ir ar saplēstām drēdēm. Un mēs visi kopā esam gatavi to visu piedzīvot. Un pēc tam es vēlos jums parādīt vēl citas vietas, kur mēs varam redzēt šīs dienas sāpes. Bet pirms es parādu visu, kas notiek, mums ir jāsaprot, kāpēc Izraēlas tauta sēro. Jo šodien ir vissliktākā un traģiskākā diena visā ebreju kalendārā, visā ebreju vēsturē. Tad ieiesim kopā un sapratīsim, kas notiek un tāpēc. Šodien ir Tiša Be'av. Tas nozīmē Av mēneša 9. dienu saskaņā ar ebreju kalendāru. Pēc kalendāra, kas joprojām tiek izmantots Izrēlā, šis ir noteikts datums. Tomēr, ja mēs skatāmies un salīdzinām ar Gregora kalendāru, datums var mainīties katru gadu. Un tagad es jums uz ekrāna parādīšu nākamo gadu datumus tiem, kuri vēlas sekot līdzi. Bet kas tad ir šajā dienā, kas liek cilvēkiem nākt šurp, būtiski apsēsties uz zemes un baimanāt? Šī diena ir tāda, jo 9. Av mēneša dienā Izraēla tautas vēsturē notika lielākās nelaimes, katastrofas un lāsti. Iedomājieties vienu dienu, kad ar Izraēla tautu notiek viss briesmīgākais. Mēs varam paskatīties uz Bībeles laikiem. Gan pirmais, gan otrais Jeruzalemes templis tika iznīcināti vienā un tajā pašā datumā, 9. Av mēneša dienā. Un ne tikai nelaimes un lāsti no Bībeles laikiem notika Tišā Be'av. Briesmīgas lietas turpināja un turpina notikt šajā datumā. Daudzas Izraēlas tautas izraidīšanas notika 9. Ava mēneša dienā. 1290. gadā ebreži tika izraidīti no Anglijas.
Pēc tam 1306. gadā no Francijas. Un 1492. gadā tika izdots Alhambras dekrēts, kas izsūtīja ebrejus no Spānijas. Un pēc dažiem gadiem arī šis dekrēts tiek paplašināts arī uz Portugāli. Un 9. avadienā 1914. gadā sākas Pirmais pasaules karš, kas bija katastrofa, traģēdija ne tikai Izraēlas tautai, bet arī lielai daļai pasaules iedzīvotāju, īpaši tiem, kuri atradās Eiropā. Bet mums ir jāsaprot Pirmā pasaules kara nozīme, jo tas sagatavoja augsni. Tas ir tieši faktors Otrā pasaules kara izraisītājs. Un mēs ļoti labi zinām, kas notika Otrā pasaules kara laikā. Jo 9. avadienā 1941. gadā, tas ir Otrā pasaules kara laikā, šajā datumā tika apstiprināts plāns, ko sauc par galīgo risinājumu, kas ir pilnīgas Izraēlas tautas iznīcināšanas plāns. Tajā ietilpst iznīcināšanas nometnes, dāzes kameras. Viss, ko mēs zinām par holokaustu, tas sākās ar šo balsojumu, ar šo plānu 9. avadienā 1941. gadā. Un tas beidzās ar trešdaļas visu pasaules ebreju iznīcināšanu. Nevis tikai Vācijas un Eiropas, trešdaļa visu pasaules ebreju tika nogalināti tieši šī plāna rezultātā. Un viss, par ko mēs runājam, ir tikai neliela daļa no nelaimēm, kas notika ar Izraēlas tautu tieši šajā datumā. Bet tagad es vēlos kopā ar jums ieiet sieviešu daļā un praktiski saprast, kas īsti notiek, kā šīs sēras tiek izrādītas arī fiziski. Nāciet man līdzi! Šīs dienas sēras ir iezīmētas ar 5 zīmēm. Pirmais un galvenais ir gavēnis. Pilnīgs gavēnis, kas ilgst 25 stundas. 25 stundas bez ēšanas un bez jebkādas dzeršanas. Un cilvēki arī atturās no daudzām fiziskām lietām, piemēram, mazgāšanās, eļļas un krēma uzklāšanas uz ķermeņa, valkāt ādas apavus. Jo senos laikos ādas apavi tika uzskatīti par luksusa preci, kaut ko ļoti ērtu, un arī laulības attiecības šajā laikā nenotiek. Mēs varam redzēt arī cilvēkus sēžam uz grīdas vai uz maziem soliņiem. Tā ir sēru zīme jūdaismā. Kad cilvēks zaudē tuvu radinieku vai mīļu cilvēku, viens no ieradumiem, ko ievēro nedēļu, ir tieši sēdēšana uz grīdas vai ļoti zemās vietās. Cilvēki šeit sēro par šo dienu, par Jeruzālemes templi. Raudot tāpat kā tad, ja būtu miris kāds no viņu ģimenes. Mēs tikko izgājām no sieviešu puses, bet es arī gribu, lai jūs redzat, kas notiek vīriešu pusē, vīriešu daļā, jo raudu mūjs ir sadalīts starp vīriešiem un sievietēm. Un tam mums palīdzēs Moči, mūsu operators. Tāpēc es nodošu kameru viņam, bet pati turpināšu ar mikrofonu. Bet viņš filmēs mums vīriešu pusi.
Šeit redzam vīriešus, kuri lasa un deklamē raudu dziesmu grāmatu, kas ir viena no Bībeles grāmatām, un to uzrakstīja pravietis Jeremija pēc Zālamana tempļa iznīcināšanas. Un mēs arī dzirdam cilvēkus, dziedam psalmus Kunga nama dēļ. Mūsu Dieva, es meklēšu tev labu. Šis ir dziļš psalms, kas runā par templi un lūdz labklājību un mieru Jeruzālemei. Un tagad arī mēs nolasīsim daļu no raudu grāmatas. Savās bēdu un apjukuma dienās Jeruzaleme atceras visus dārgumus, kas tai piederēja pagātnes laikos. Kad tās tauta krita ienaidnieka rokās, neviens nenāca tai palīgā. Tās ienaidnieki skatījās uz to un izsmēja tās krišanu. Vai tas jūs neaizkustina? Jūs visi, kas šeit gājāt darām, paskatieties apkārt un redziet, vai ir kādas ciešanas, kas būtu lielākas par tām, kas man tika uzliktas. Ko kungs man uzlika dienā, kad viņa dusmas iedegās. Un tieši tāpēc es raudu. Asaras pārpludina manas acis. Neviena nav tuvumā, lai mani mierinātu. Nav neviena, tas atjaunotu manu garu. Mani bērni ir pamesti, jo ienaidnieks ir uzvarējis. Ciāna izstiep savas rokas, bet nav neviena, kas viņu mierinātu. Mēs varam redzēt, kā ar katru minūti aizvien vairāk cilvēku ierodās šeit. Bet kāpēc visi nolēma nākt uz raudu mūri tieši šajā tik traģiskajā datumā? Jo divas no lielākajām nelaimēm, lielākajām katastrofām, kas notika Tišā Beav laikā, ir tieši 1. un 2. Jeruzālemes tempļa iznīcināšana. Un raudu mūris, kas atrodas tieši manā priekšā, ir oriģināla daļa, kas saglabājusies no tempļa kompleksa. Tā bija ārējā siena. Un no 4 ārējām sienām, kas bija, 3 no tām pastāv līdz pat šai dienai un joprojām ir redzamas. Bet kāpēc visi tieši izvēlas šo sienu? Sienu, ko sauc par raudu mūri, vai pareizāk sakot, rietumu sienu. Jo šī ir siena, kas atrodas vistuvāk vissvētākajai vietai. Vietai, kur atradās vissvētākā vieta, kur atradās derības šķirsts, kur atradās Dieva klātbūtne un kur Ābrahāms gandrīz upurēja savu dēlu Īzāku. Tomēr man jums ir kas jāpastāsta. Raudu mūris nav tuvākais punkts, kur mēs varam nokļūt pie vissvētākās vietas. Ir vēl tuvāka vieta, kurai mēs varam piekļūt, taču tā ir maz zināma. Un tagad es vēlos jūs aizvest, iepazīt šo slepeno raudu mūra daļu. Un arī pastāstīt, kāda ir saikne starp Bībeles pravietojumu piepildīšanos un visu, ko mēs šodien redzam un piedzīvojam. Nāciet man līdzi! Šis datums iezīmē tieši to dienu, kad piepildījās Dieva vārds. Burtiski diena, kad piepildījās vairākas Bībeles pravietojumi. Mēs varam sākt, piemēram, ar Jeremiju, lielo pravieti, kurš dzīvoja šeit, Jeruzālemē. Un vairākas reizes viņš pravieto pilnīgu Jeruzālemes un tās tempļa iznīcināšanu. Viņš pat salīdzina šo iznīcināšanu ar Šīlo iznīcināšanu. Šīlo bija sākotnējā Izraēlas tautas galvaspilsēta, kur gadsimtiem ilgi atradās sajiešanas telts. Un tāpat kā Šīlo tika iznīcināta, arī sajiešanas telts tika iznīcināts. Un tas pat tika aizmirsts.
Un viņš runā, pravietis runā Dieva vārdus un saka, ka tas pats notiks ar Jeruzalemi. Babilonieši atnāca un izdarīja to, ko Jeruzaleme uzskatīja par neiespējamu. Viņi iznīcināja pilsētu un tās templi. Tika pravietota arī otrā tempļa iznīcināšana. Tas nozīmē, ka Beldiena pravietojuma piepildīšanās notika tieši šajā datumā, bet ar to tas nebeidzas. Jo pēc lielās iznīcināšanas, ko veica romieši, pagāja daži gadi, pat dažas desmitgades, līdz ļaudis spēja atkal nostāties uz kājām. Tātad vēlreiz Izraēlas tauta cīnās pret romiešiem ar mērķi padzīt viņus, lai iegūtu neatkarību un atjaunotu trešo templi. Tomēr šī sacelšanās, ko sauca par Bar-Kobas sacelšanos, arī tika iznīcināta romiešu rokās. Un lielā slaktiņš, kas notika šīs sacelšanās laikā, Bar-Kobas sacelšanās beigas, notika tieši 9. Av mēneša dienā. Un ar to tas nebeidzās, jo nākamajā 9. Av dienā, tieši 1 gadu vēlāk, vēl viena Bībeles pravietojuma piepildās par tempļa kalnu. Pravietojums, ko gadsimtiem iepriekš bija izteicis pravietis Mihais. Tāpēc jūsu dēļ Ciāna tiks saparta kā laups, un Jeruzaleme kļūs par drupu kaudzi, un tempļa kalns par aizaudzētu pakalnu. Un tas tieši piepildījās Av mēneša 9. dienā, kad Romas gubernators Judejā Quintus Tinejs Rufus pavēla uzart tempļa kalnu un tā apkārtni, kā pravietis Mihas bija pareģojis gadsimtiem iepriekš, ka Ciānu uzars. Un Ciāna ir vēl viens nosaukums Jeruzalemei. Bet viņi neuzars pilsētu, lai sāptu šeit lauksaimniecības projektu. Jā, tas bija ļoti simboliski, jo viņi uzara pilsētu, lai to atjaunotu. Tas bija veids, kā izdzēst visu, kas bija iepriekš, lai sāktu pārbūvi. Bet ne tā pārbūve, par kuru Izraēlas tauta sapņoja un joprojām sapņo līdz pat šai dienai, kas ietver Jeruzalemes atjaunošanu un trešā tempļa atjaunošanu. Es nezinu, vai jūs redzējāt tos karobus, kas tiek nesti. Daudzi no tiem ir karogi ar Jeruzalemes trešā tempļa simbolu. Bet romiešiem viņi neatjaunoja Jeruzalemi. Bet gan romieši būvē virs Jeruzalemes drupām, kur atradās svētā pilsēta. Viņi tās vietā uzceļ pagānu pilsētu un nosauc to par Aelia Kapitolīna. Uz tempļa kalna viņi uzceļ templi par godu Jupīteram. Un viņi arī uzceļ šeit Jeruzalemē templi Afroditai un piepilda pilsētu ar auku attēliem, ar pagānu attēliem. Mēs redzējām, kā šī diena, Tišab Ab, ir diena, kad piepildās Dieva vārds, tomēr tā ir diena, kad piepildās viņa visbriesmīgākie pravietojumi. Dažas no tām atstāja rētas un brūcas Izraēla tautā līdz pat šai dienai. Un dažas, kuru sekas mēs jūtam līdz pat šai dienai, piemēram, Jeruzalemes tempļa trūkums. Templis līdz pat šai dienai nav atjaunots, bet šajā dienā, kad mēs atceramies tempļa iznīcināšanu, mēs redzam arī daudzus cilvēkus, kas lūdzas un lūdz par trešā tempļa uzcelšanu. Un es zinu, ka šī ir tēma, par kuru var teikt, ka tā ir pat nedaudz pretrunīga. Un tāpēc es vēlos skaidri pateikt, kas notiek saistībā ar trešo templi. Ap trešo templi ir ļoti liels projekts. Tā piederumi jau ir sagatavoti. Trešajam templim jau ir sagatavots plāns un vēl daudz kas cits. Tomēr pašā ēkas būvniecība uz tempļa kalnam
vēl nav sākusies un nav noteikts datums, kad tā sāksies. Un tāpēc šodien mēs atnācām šeit lūgties. Mēs lūdzāmies Tempļa kalna ārpusē, kas ir Raudu mūris. Un tas ietver arī tā slepeno daļu, uz kuru mēs tagad dosimies. Mēs vēl neesam sasnieguši savu galamērķi, bet šeit pa ceļam mēs redzam pūli, kas lūdzās pie zaļām durvīm. Šīs ir vienas no ieejas durvīm Tempļa kalnā. Ebrežiem un kristiešiem nav atļauts ieiet pa tām, bet ja mēs varētu, mēs redzētu, ka tikai dažu metru attālumā no šejienes bija vieta, kur atradījās vissvētākā vieta. Izejot cauri šim mazajam tunelim, mēs nonākam vietā, ko sauc par mazo Raudu mūri. Šī ir Tempļa ārējās sienas tūpinājums, taču daudz tuvāk vissvētākās vietas sākotnējai atrašanās vietai. Tas nozīmē, ka šī siena ģeogrāfiski un bībeliski runājot ir pat svarīgāka nekā vieta, kur mēs bijām iepriekš. Bet neskatoties uz to, tas ir ļoti maz zināms, un katru reizi, kad es nāku šeit, te gandrīz nav neviena, un dažreiz pat nav neviena. Un šodien pirmo reizi es redzu to šādā veidā, pilnu ar cilvēkiem, kas lūdzas. Mēs jau teicām, ka cilvēki būtiski skaita, deklamē un dzied raudu dziesmas. Izraēlas tauta sēro, bet ja mēs iedziļināmies šajos 5 dzejoļos, kas veido raudu dziesmas, mēs redzam, ka ir 3 dažādas daļas. Viena daļa ir būtiski sēras par Jūdas, Jeruzalemes un Tempļa iznīcināšanu. Pēc tam ir otrā daļa, un daļa, kas mums iespējams ir visgrūtākā, kas ir runāt par to, kāpēc šī iznīcināšana notika. Šajā daļā tiek runāts par Izraēlas tautas grēkiem, kas izraisīja šo lielo Dieva dusmu un šo sodu. Bet trešā daļa, un manā skatījumā ir tā, kas mani visvairāk savieno ar visu, ko mēs šodien piedzīvojam, ir trešā daļa, kas runā par nākotnes atjaunošanu. Jeremijas raudu grāmatas teksts nebeidzas ar tautas vaimanām, bet gan ar cerību, ka Dievs piepildīs savu vārdu. Arī atjaunošanas pravietojumi. Jeruzalemē mūsdienās es varu redzēt un sajust šīs 3 Bībeles teksta daļas. Mēs būtiski redzam cilvēkus raudam un sērojam par visām pagātnes traģēdijām. Mēs varam arī redzēt, ka šī nakts ir ļoti veltīta arī studijām, un tas ietver arī mācīšanos no mūsu kļūdām. Jo Izraēlas tauta nav un nekad nav bijusi perfekta tauta. Tauta grēkoja, bet tauta pat visgrūtākajos brīžos nepameta Dievu. Un redzēt cilvēkus
pat pēc 2000 gadu, lasot tos pašus tekstus, lūdzot tās pašas lūgšanas ar pilnīgu ticību Dievam, tas ir kaut kas, kas parāda mūsu pagātnes labošanu, bet es arī spēju redzēt cerību un atjaunošanos. Atjaunošanās, kas jau ir sākusies, tā vēl nav pabeigta, bet tā jau ir sākusies. 1948. gadā Izraēla spēja pasludināt savu neatkarību. Pēc gandrīz 2000 gadu trimdas, tas ir trimda, kas sākās, pēdējā trimda, kas sākās Romas impērijas laikā, ilga gandrīz 2000 gadu. Un tauta spēja atgriezties savā zemē, kā tas bija rakstīts pravietojumos. Viņi atgriezās no visiem 4 pasaules stūriem un paziņot par savu neatkarību, atkal būt brīvai tautai savā zemē, tas izaicina visu cilvēku loģiku. Bet Izraēlas tauta, kas nav aizmirsusi savu vēsturi, savu pagātni un savu Dievu, ir atgriezusies šeit. Tātad, šodien ir sēru un sāpju diena, un tā tas paliks uz visiem laikiem. Bet, kad mēs lasām raudu dziesmas, mums arī jāatcerās cerības un atjaunošanas panti un viss, ko Dievs vēl darīs mūsu un visas pasaules labā. Es ceru, ka jums patika šodienas video. Neskatoties uz grūtajām tēmām un jautājumiem, par kuriem mēs runājām, ja jums patika un vēlaties atbalstīt kanālu, neaizmirstiet nospiest patīk un dalīties ar šo video, lai visi varētu redzēt, kas patiesībā notiek šeit Jeruzalemē. Un tiekamies nākamreiz!